ja kāds ir tiešām kaut kāda foršāka, lielāka apītas auto meklējumos, tad šo auto es rekomendēju. Tikko es esmu eļas nomainījis automašīnai, ķēdes vēl viņai nav jāmaina, bet arī viņai nevajag mainīt. Apmēram 250–300 tūkstoši, tas ir tas, kas pie kā būtu jādomā par ķēdes maiņu. Tehniski pārbaudījis, esmu pats ar viņu nepilnus, gandrīz 6000 jau novizinājies. Zinu, ka mašīnai viss ir savās vietās, darba kārtībā. Varbūt šobrīd ir ikdienišķais grūzes salonā, kas ir jāiztīra, bet tas laikam nemaina faktu par mašīnas stāvokli. Jā. Iekšējā signalizācija. Opiņā. Un kā, tas ir kādam nolūkam? Tu viņu atslēdzi tajā brīdī, ja tev paliek suns mašīnā. Respektīvi, ja tev ir interesants starts, lai uz kustību salonā viņi nereaģē. Okay. Vai uz bērniem, kas palikuši? Jā, vai uz bērniem. Pēc viņam vēl ir soft close, mīkstā durvju aizvēršanās. Pa stipri uzmanīt. Lietas strādāt. Jā, lietas strādāt mašīnas ekstrām. Vēl maziņš bonus vasarā, kā tur ir ratu spērk ziemā un kaut vasarā vai otrādāk, tad šeit nāk vasarā, kad nevienam nav aktuāli ziemas ratu komplekts, un jo mēs ziemā paši nopirksim, tad ir bonusā, ko dodu līdzi, ir oriģināli Audi diski uz 20 solām ar, teikšu tā, ļoti labām ziemas Michelin riepām. Un kā mēs zinām, ja ir brandotas riepas, tad iepriekšējie saimnieki ir par mašīnām rūpējušies. Ir svarīgi tas, kā tu jūties uz ceļa un kā tu nonāks no punkta A līdz punktam B, tieši tā, piekrīt.